Vai esi kādreiz saņēmis aizdomīgu īziņu vai ēpastu, kur kāds uzdodas par valsts iestādi, piemēram, vidu, e-veselību vai citu? Esi varbūt saņēmis Latvijas pasta vai DPD ziņu par paciņu, lai gan neesi neko sev pasūtījis. Latvijas iedzīvotāji masveidā turpina saņemt krāpnieciska rakstura SMS paziņojumus un ēpastus. Kā atpazīt šādu krāpniecību? Saņemta ēpasta gadījumā pievērs uzmanību sūtītāja adresei. Piemēram, vai tā nāk no oficiālas iestādes ēpasta. Pievērs uzmanību arī valodas lietojumam, gramatikas kļūdām, trūkstošiem burtiem, īpatnējiem vārdu locījumiem. Pievērs uzmanību arī tekstā esošām saitēm, vai tās tiešām izskatās pēc iestādes oficiālās mājaslapas, vai vietas nosaukumā nav lieki burti, vai ir izmantots .lv domēns, nevis .net, .com, .ap. Tiešais adresē var būt vairākas krāpšanas pazīmes. Viena no tām šī, bet droši būtu šī. Ja saņem īziņu, pārbaudi, vai tā nav sūtīta no ārvalstu numura. Kāds parasti ir krāpnieka mērķis? Krāpnieka mērķis ir iegūt tavas bankas kartes datus un izkrāpt naudas līdzekļus. Saņemt piekļuvi bankas kontam, uzzināt lietotāju ID, PIN kodus, konta numuru. Pēc tam iegūto informāciju izmantot ļaunprātīgiem mērķiem. Bet kā sev pasargāt? Saņemot īziņu vai ēpastu no aizdomīga adresāta, never to vaļā, jo īpaši pievienotās saites. Ja svešinieks aicina to darīt, nekad nedalies ar saviem bankas datiem, nenosauc un neievadi tos. Neļauj citām personām instalēt programmas savā datorā, kā arī neveic failu lejupielādi. Ja tev ir māc šaubas, ka īziņa vai ēpasts varētu būt īsts, sazinies ar pakalpojumu sniedzēju, izmantojot oficiālajā mājaslapas vietnē pieejamo tālruņa numuru, lai precizētu neskaidro informāciju. Bet ko darīt, ja esi kļūst par krāpniecības upuri? Nekavējoties sazinies ar banku un ziņo arī policijai, ja esi zaudējis finansiālos līdzekļus. Esi piesardzīgs un pievērs uzmanību detaļām.